Sveiki, šeit atkal es. Es esmu atpakaļ ar nākošajām ziņām. Atcerieties, kā jums toreiz teicu, kad es jums vairāk pastāstīšu par mūsu nākošo pāri. Jā, neatceramies. Nu, tad ir slikti, ja neatceraties. Lūk, viņi kaut kad vēlāk precēsies, vai arī iespējams, ka šodien. Nu, jupšām viņi kaut kad precēsies. Un jupšām viņi pagaidām tikai tagad. Labi. Un mūsu šīs dienas lielākā sensācija ir tas, kad mājas saimnieki atklās savu lielo dārviekmeni. Iesim tieši raidē pie viņiem. Pagaidiet. Šis ir viņu dārgums, bet tas vēl nav atklāts. Mums uz atklāšanu sanāks patiešām daudz cilvēku. Un tagad mēs vēlētos parunāt ar mājas saimnieku. Sveiki, es esmu šīs mājas saimnieks, un mēs atklāsim mūsu ģimenes dārgumu. Un es tiešām ceru, ka sanāks daudzi. Protams, visi mūsu mājas locekļi un tā tālāk. Mana sieva ļoti gaidīja šo brīdi, bet es visu laiku viņai neļāvu rādīt mūsu dārgumu. Labi. Tagad pagaidīsim, kamēr kāds atnāk papīri tālāk. Uzmanīgi, nesaplēs to. Protams. Kas tas? Jūs atklāsiet savu dārgumu? Jā, paklau, viņi atklās dārgumu. Atklās dārgumu, jā. Atklās. Nu tā. Arī mēs bijām šeit LPS ziņas un redzējām, kā atklāja lielo dārgumu. Un bija sanākuši gandrīz visi, kas dzīvoja šajā kvartālā. Nu, gandrīz visi. Protams, ne tie, kas bija aizbraukuši brīvdienās, tikai ne tie. Jā. Un daži pat ģīpst šeit no nepacietības. Un tūdaļ viņi to izdarīs. Un ļaudis, jūs jau zināt, kāpēc esam šeit sanākuši, lai redzētu šo. Kas tas tāds ir? Mūsu ģimenes dārgums. Tā ir visretākā stikla vode. Bet labi. Un tagad jūs variet to apbrīnot un fotografēt. Mums ļoti patīk. Tas ir tik forši. Interesanti. Atvainojiet, es gribētu ar jums nedaudz parunāt. Cik vērts ir šis dārgums un kur jūs to atradāt? Nu, viss sākās tad, kad mans vīrs iestājās armijā. Un viņam bija jādienē pa kalniem. Un viņš redzēja, ka kaut kas salā spīd. Viņš tur iegāja iekšā un atrada šo lodi. Viņa vectēvs vispār. Un atrada šo lodi. Un šī lode ir 2 triljonus vērta. Labi, paldies par informāciju. Mēs to ļoti novērtējam. Lūdzu, puķis. Paldies. Labi, tas bija
tā bija tiešraide no tās vietas. Tagad jau tur viss ir tukšs. Jā, visi jau ir aizgājuši, jo viņi atkal noslēpa savu dzimtas dārgumu. Bet mēs centīsimies noskaidrot, kur viņi to slēpja. Jā. Un tā. Jopro? Nu labi, tātad nākošās nedaudz par sportu. Vakar mums tika paziņota jaunās skriešanas čempione. Lūk, šī Sāra. Viņa noskrēja 3 kilometrus bez apstāšanās un ļoti, ļoti, ļoti ātri. Tāpēc viņai piešķīra medaļu. Vai tu paņēmi līdz savu medaļu? Nē, nepaņēmu. Tad jau žēl. Bet tas nekas. Iepazīstieties ar mūsu ciemu pagaidām lielāko sportisti. Tā. Nedaudz jāiesildās. Labi. Man prieks, ka jūs domājat, ka es esmu vislielākā sportiste, bet tā nav. Par mani ir arī lielāka sportiste pasaulē. Tāpēc nevajag mani godināt. Paldies! Redz, kāda pašvērtētāja. Labi. Par bebru ģimeni. Viņiem piedzima maziņais. Kuru tēti? Šobrīd ēterā ir tikai mamma. Jo tētis mājās pieskata mazo. Un mazais vēl nav gana liels, lai viņu varētu atnest. Bet taču paskatieties, kas nāk. Tur nāk bebru tēvs ar savu meitiņu, ar savu pusgadu veco meitiņu. Mama, papa, kukā. Nu, vai jūs esat apmierināti? Jā, mēs esam ļoti, ļoti apmierināti. Tad jau labi. Paldies, ka skatījāties. Un vēl pēdējos, ko es vēlējos pateikt, ir tas, kad mēs nobildējāmies pie šī dzimtas koka. Pie šī te dzimtas koka. Un rezultāti ir tādi, ka skaistākā ir es un gotenīte. Tā kā jūs pat labāk skatāties uz nākošo modeskatus uzvarētāju. Par modeskati mēs stāstīsim visu nākošo priekšnesumu. Mēs skatīsimies modeskati un nebūs ziņas. Paldies! Uz redzēšanos!